Jā, sveiciens visiem SketchUp lietotājiem. Nu jau otrajā layout meistarklasē, kur šoreiz apskatīsim vairāk, kā mēs varētu vizuāli skaisti noformēt mūsu projektu, gan reālistiskākā stilā, gan arī tādā ilustratīvākā, un reizē kā būtu iespējams papildināt ar dažādiem izmēriem, ar izcelt noteiktas detaļas, un papildināt pašu projektu, teiksim, ar pašu savu veidotām kādām izvēlētām tekstūrām, kas neparādās pašā layout vidē. Nu, jāsaka, patiesībā lielākais darbs, lai varētu skaisti sagatavot arī tos rasējumus layoutā, lielākais darbs ir tieši SketchUpā jāiegulda laicīgi, radot pareizas scēnas, pareizes stilus, un tikai tad layoutā, ja mēs varēsim piekļūt klāt, lai interesantāk varētu to projektu noformēt. Un kā paraugam sākumā izvēlētos šāds te interjers. To ir iespējams lejupielādēt no 3D Warehouse arī, meklējot tādu 3D Warehouse, ierakstot SketchUp Latvija. Un pie kolekcijām meklējot, redzēsiet, ir interjers un interjera projekta paraugs 3D. Principā var arī uzreiz meklēt pēc šī te vārda. Un tas būs tāds tīrs SketchUp modelīts, pat tagiem sakārtots, bet bez papildus tām scēnām, kas jau būs iekļautas, kuras vajadzētu tā kā radīt pašiem arī. Nu, un vispārīgi par tiem vizuālajiem skatiem, stiliem, kā visefektīvāk varētu prezentēt mūsu to interjeru modelīti, sākot no tāda vienkāršākā, aiziešu perspektīvas tādā augšskatā. Šādi te uzreiz var redzēt, teiksim, kāda ir atšķirība šādi prezentējot, un, piemēram, ja tas ir tīrs AutoCADs. No AutoCADā mēs varētu vienkārši ar līnijām parādīt, jā. Mēs varam izvēlēties arī vismaz kaut kādu gradientu, krāsu, bet noteikti tas galvenais iegūms parādot kaut vai šādā te augšskatā SketchUpā modelīti ir, kad mēs jau varam tātad parādīt arī tekstūru. Tāds parastais stils. Cits variants, kā SketchUpā mēs varētu vizuāli parādīt modelīti, ir ar tādu plakano stilu, tās krāsām, kur, piemēram, vajadzētu tīri izcelt sienas, izcelt, kur mums būtu mēbeles tajā plānojumā un ar vienkāršām līnijām parādīts. Un šeit es varu arī nedaudz tādu plakanāku to stilu uztaisīt, lai vieglāk krāsas varētu redzēt. Tad šādi ideāli, teiksim, mēs varētu parādīt kādā arī mājaslapā to plānojumu, kur būtu tehniski nevajag parādīt viņu kā rasējumu. Galvenais, lai viegli uztveram būtu mums tas pamata plānojums. Vēl kāds variants, kā var prezentēt, mums bija tāds parasts līniju krāsu stils un, protams, var arī tādā vizualizācijā. Šeit jau, protams, papildus būtu vajadzīgs izmantot rīkus kā vīreju vai Enscape, kā pašrenderēšanas, kur, piemēram, jau var pielikt klāt arī gaismas, gaisma, kas būtu gan dabīgā nāktu no tā loga, gan arī mākslīgais apgaismojums pašā telpā. Šādi te, kā tāds plāns, protams, tāds maksimāli skaisti uztverams būtu, bet prasītu jau arī to renderēšanu. Tad, viens no tādiem stiliem būtu vienkārši augšskats, bez perspektīvas, bet, kas daudziem patīk, ir variants, kad mēs tomēr redzam tās sienas. Tā būtu tāda otrā
perspektīva pagaidām sagatavota. Šeit es varu redzēt uz sienas, tātad to logu labāk, kas tajā ailē būtu, arī kādus objektus uz sienām, un papildus atkal, ja parādīt kaut vai tajā vizualizācijas skatā, tad nedaudz interesantāk, jā. Trešais variants. Trešais variants, protams, parasta perspektīva. Šeit arī vizuāli noformēšanai var arī interesantāku efektus pamanāt. Teiksim, parastais mums ir tāds telpisks stils sketchupā. Protams, mēs varam arī tādu pilnīgi plakanu skatu uztaisīt, lai neutralizētu to ēnojumu, lai mēs iegūtu tādu ilustratīvi interesantāku to skatu. Kur papildus pat, ja izslēdz ārā arī līnijas, kad tā kā tāds kolāžas skats parādās, tīri labāk var uzsvērt arī tās toņus visi, kas izvēlēti mēbelēm, kādiem objektiem, netraucēt sketchup ēnojumus vai kaut kādas liekās līnijas. Un te atgriežos atkal tajā. Tātad mums ir variants, jā, tātad kā perspektīva, arī vienkārši norenderēju, lai būtu kā vizualizācija. Protams, vizualizācijā mēs jau labāk varam uztvert to visu dabiskās, mākslīgās gaismas, tās attiecības un materiālus. Un tāds ceturtais variants, kā skaisti var noformēt, ir izometriskie skati, kur parādītos jau kādi griezumi vai parādītos. Mēs varam citreiz vienkārši arī paslēpt sienu, ja tā nebūtu vajadzīga. Nav obligāti griezumi pat jātaisa. Vēl variants var taisīt sienu, lai viņa būtu no aizmugures kā caurspīdīgs materiāls. Tad arī redzētu cauri. Pamata doma tā vizuāli ļoti skaidri, lai varētu uztvert to plānojumu telpiskā veidā, noņemot nost kaut kādus liekus elementus, kas traucē. Un šeit arī variants parāda tādā arī vizualizācijas skatā, vienkārši norenderēts ar to pašu vīreibī. Citi varianti, tātad atgriežos uz tiem vienkāršajiem variantiem, jā. Tas mums bija līniju stils. Pilnīgi makanā veidā var parādīt. Vai vēl viens variants, visam tam varam pievienot klāt arī ambient occlusion ēnojumu. Tātad no 24. gada versijas ar vienu ķeksīti sadaļā styles, tad mums ir sadaļa ambient occlusion, kas ļauj parādīt, izcelt ļoti labi tās detaļas, kas parādās pie objektiem. Un tad tādi ilustratīvi ļoti interesanti to stilu var uztaisīt. Un te atkal, teiksim, var salīdzināt. Sākumā tāds parastajā stilā, kā izskatījās, pilnieki tam klāt to ambient occlusion, un ir jau interesantāk. Līnijas stils ar ambient occlusion, vai, teiksim, šis te krāsu stils, arī viņam var pielikt klāt ambient occlusionu. Un tā, atgriežos tad uz to pēdējo. Ņemšu parasto stilu. Un, protams, ar ko mēs varam variēt, 3 ēnojumā svarīgi. Mums ir tātad variants parastais sketchup stils, kad tā telpiski izskatās viss plakani. Trešais variants būtu tāds, kad mēs reāli izmantojam krītošo ēnu. Tātad saule, kas krīt no augšas, parasti uzliekot maksimāli, lai būtu tāds dienas vidus. Tāds klasiskais stils ir, kad, teiksim, ja uzliku pirmo perspektīvi, kad varētu redzēt no augšas tās ēnas krītam, tad, kad mums tādos 45 grādos tā ēna krīt. Un šeit vajadzēs arī papildus regulēt
to, no kādiem elementiem tā ēna vispār krīt. Teiksim, lai nebūtu tā, ka no kādām lampām, lustrām arī tā ēna parādās. Bet nu šādi te nedaudz labāk varbūt izceļās tie objekti visi, vai ne? To var papildināt arī ar citiem stiliem. Piemēram, es paņemu to pašu līniju stilu, var redzēt, kā uzreiz izceļās varbūt objekti labāk, ja ir tās ēnas ieslēgtas. Vai atgriežos, piemēram, uz to parasto telpisko stilu, ieslēdz iekšā ambienta occlusion, šādi te, teiksim, var parādīt arī. Un labākais ir, ka patreiz arī viss, ko mēs stilos šādi te uzliekam SketchUp darba vidē, pēc tam varētu arī šos stila elementus visus redzēt arī layoutā. Arī tā skaitā ambient occlusion, lai tas plāns izskatītos skaistāk. Nu, iesākot tā kā no nulles ar to tātad interjeru, atvēršu vaļā. Tā, vēlreiz. Viņam interjeru projekta paraugs, leju pielādētu. Ja leju pielādējat modelīti, uzreiz to vajadzētu saglabāt. Ar save as var izvēlēties. Teiksim, vienkārši nosaukšu interjers. Un viss šis te interjers patreiz ienāk kā tāda viena liels komponents, uzspiežot labo taustiņu, explode, es varētu uzspridzināt, lai varētu tikt visām sadaļām vieglāk klāt. Modelītis jau ir arī sakārtots ar tagiem, tātad izvēlos tags, varētu redzēt, ka atsevišķi šeit ir nodalīti. Tātad var izslēgt ārā griestus. Es parādu tādā augšskatā, var izslēgt ārā arī, teiksim, kādas detaļas, kas nav vajadzīgas. Šajā gadījumā tur tās karnīzes ir pievienots arī klāt. Un to var skatīties, kā pašiem patīk sakārtot. Ko es vēlētos uztaisīt? Tātad pirmais, lai tīri tehniski strādātu tie skati, tad atsevišķi tie stili un atsevišķi ar sēnām, lai varētu regulēt arī ēnojumu 3 dažādos variantos. Tas, kas attiecās uz skatiem, tātad vienkārši sākumā pie izvēlēšot skatiem skatu top, izslēdz ārā perspektīvu, pietuvināšu tuvāk, iecentrēju modelīti un skatoties pie dialogu logas scēnām, izveidošu pirmo scēnu, kur nosaukšu P1, tātad pirmā tāda perspektīva. Un, ja redzat advancētos iesatījumus scēnām, vajadzētu izslēgt ārā visu lieko, atstājot tātad tikai šo te kameras lokāciju pagaidām. Un ieteikums būtu arī pie tātad sadaļas details izslēgt ārā use scene thumbnails, lai neveidotos tās bildītes. Katru reizi nebūtu vairākas sekundes tur jāgaida. Ja? Un pēdējais, kādā skatā man te parādās, tātad izvēlos list, lai lieka informācija arī neparādītos pie tās scēnas. Tad šī ir pirmais skats. Otriem skatam es vēlējos nedaudz vairāk tā kā ar jau perspektīvi. Tad izvēlos pie kameras perspektīvu. Un jau parādās, jā, tas 3D skatiņš. Bet šeit varētu uzlikt to
perspektīvi nedaudz šaurāku. Tātad izvēloties rīku Zoom, es uzrakstu, piemēram, 10 grādi. Tā, nu vai nedaudz vairāk, 15. Joprojām tas ir augšskatā. Un šo te piefiksēšu jau kā otro perspektīvu. Radu kaut vai augšā uzspiežot jaunu sēnu, uzspiežu rename, pārsaukšu jau kā P2, tātad otrā perspektīva. Un tad pārējot no pirmās uz otro. Pagaidām tāda neliela animācija veidojās. Nu, principā ieteikt scēnu veidošanas momentā labāk šīs te animācijas noņemt nost. Tātad pie Window Model Info skatoties. Pirmā sadaļa, kas ir animation, tad noņem nost scene transition, lai tātad varētu uzreiz pārlikt uz to nākošo scēnu. Pirmā, otrā, trešā mums bija tāda parasta cilvēciska perspektīva, paņemot position camera ar novērtījušu to skatu telpas stūrī, un patreiz gandrīz neko neredzu, jo ļoti šaurs tas perspektīvas skata leņķis. Nu, tā tad izvēlos atkal rīku Zoom, ierakstīju šoreiz, piemēram, 70, un tad jau daudz plašāk varētu redzēt to interjeru. Un atkal tad varbūt uzlikšu šoreiz 2 punktu perspektīvi, un šo skatu piefiksēšu atkal labais taustiņš add, un pārsaukšu jau P3. Tad pirmais, otrais, trešais tāds skats, un 4. atkal vairs nevajadzēs perspektīvu. Bet šeit tātad es vēlētos paslēpt tikai tos elementus, kas man tā kā priekšplānā vairāk būs. To var veikt ļoti daudz variantos patiesībā, bet šajā gadījumā es varbūt sagrupēšu vienkārši tos elementus, kas ir priekšplānā, tātad to gleznu karnīzi, sienu, un kas man te vēl būtu, kas te vēl slēdzītis un durvis. Paņemšu varbūt arī grīdlīsti. Tad tikai tos elementus, ko es gribētu griezt, es iezīmēju un sagrupēšu. Šiem logi arī būtu labi paņemt. Tā, no šiem uzstājas grupu, nu reāli tas nākošais būtu jārada griezums. Ieejot iekšā šajā grupā, tā, laikam būtu bijis tā, neizpareizi. Ieejot grupā, uztaisīšu griezumu ar section plane palīdzību. Šādā te virzienā. Pabīdīšu nedaudz tālāk, un varu to arī ar rotate palīdzību sarotēt. Līdz tam skatām, cik tālu gribētu nogriezt. Nu, piemēram, šādi te, lai es redzētu, kas tur notiek iekšā virtuves daļā labāk. Tā pāri man kaut kādas līnijas palikušas, es domāju, tās tad arī izdzēšu ārā. Un, lai neredzētu šo te griezēju plakni, tātad pie izvēles view, izslēdz ārā section planes. Tā, nu vizuāli skaistāk droši vien izskatītos, ja šeit apakšā arī būtu tā tumšā krāsa, tad parediģēšu grīdu, paņemu to krāsu no
sienas daļas iekrāsoju. Un, lai pabeigtu tā kā šo te skatu, izslēdzu ārā perspektīvi. Un šoreiz uzlieku izometrisko skatu. Šāds te. Nu re, šo te visu tad arī saglabāju kā 4. perspektīvu. Ar ēdu pievienoju, ar rename pārsaukšu P4. Nu re, un divas svarīgākās lietas tieši, kas būtu jāpiefiksē scēnai, lai mēs SketchUp modelīti sagatavotu layout noformēšanai. Noteikti viens ir pareizam perspektīvas skatam jābūt, un otrs ir tieši jāpiefiksē, kā strādā griezumi. Tīpaši, ja tā būtu vairāku stāvu ēka, lai mēs ērti varētu piekļūt vienmēr tam vajadzīgajam griezumam. Vai nu pirmais vai otrais stāvs vai kāds arhitektoniskais griezums tas būtu, kaut vai fasādes atsevišķi parādot. Caur layoutu, tā kā ir tādas varbūt ierobežotas iespējas to regulēt, tam jau jābūt scēnā iekļautam. Lai to panāktu, tātad skatos pie scēnām. Pagaidām man aktīvi ir tātad 4. scēna. Pagaidām iekļauts tikai camera location. Šeit papildus atķeksēja arī active section planes. Tad piefiksējās tas, ka 4. scēnā kameras lokācija šāda būtu un active section planes. Pārējās scēnās man tam griezumam nevajadzētu būt aktīvam. Tad pie view uz brīdi ieslēgšu iekšā section planes, lai redzētu to griezēju plakni. Ieeju iekšā grupā, kur griezums atrodas, un vienkārši ar labo taustiņu nospiežot izņemu ārā active cut, un griezums vairs nestrādā. Tad varu izvēlēties, piemēram, 3. scēnu un atķeksēju active section plane. Tad izvēlos 2. scēnu, atzīmēju active section plane un arī 1. Būtībā, ko tas dod, tad SketchUps atcerās, ka 1., 2., 3. perspektīvē mums nav aktīvs griezums, bet 4. ir. Un šāds te griezums var būt ārkārtīgi noderīgs arī parasti šādus te interjeri skatus parādot. Teiksim, ja es vēlos maksimāli tāli attālināties, parādīt visu to telpu, tīpaši tas noderīgi vizualizācijas taisot. Es tā uz īsu brīdi uztaisu varbūt vēl vienu griezēju plakni. Uztaisu viņu šādi ārēji kaut vai. Nu re, un teiksim, es maksimāli gribētu parādīt, visu šo te telpu. Tādā nedaudz mākslīgā veidā, bet es varu parādīt bez tās sienas, kas tur atrastos. Viņu nevis vienkārši dzēšot ārā, bet ar griezumu paslēpjot. Nu, tas tā. Izdzēsīšu ārā atkal. Viņam section planes šo te tikko radīto griezumu. Un, galvenais pirmais bija šeit sagatavot tos skatus. Nākošais, ko es varu uzstādīt, ir 3 varianti ēnojumam. Tie jau strādātu neatkarīgi no šiem te perspektīvas skatiem, kas ir uzstādīti. Tātad radu jaunu scēnu sākumā,
tur noņemšu visus ķeksīšus un atzīmēšu ēnojumu. Tātad shadow settings. Tīri praktiski šajā momentā piefiksējās tikai tas, ka ēnas ir izslēgtas ārā, un man ir tas parastais tāds plakanais stils. Nosaukšu tātad, es plakanais, bet telpiskais tāds stils. Tad nosaucu šo te. Ir telpisks ēnojums. Ja mēs vēlētos iegūt to pavisam plakano stilu, vajadzētu doties uz Shadows dialogu logu. Ja neredzat zem Window, Default Tray, var Shadows atzīmēt. Un šeit ir divas lietas svarīgi jāizdara. Pirmais, jāatzīmē Use Sun for Shading, kas mums noslēdz to ēnojumu, lai atkarībā no kameras kustības tas nemainītos. Un otra lieta, jāieslēdz ļoti konkrēta vērtība šeit pie light un dark vērtībām. Tātad light būtu jāuzliek 0 un dark 80. Un tikai šīs te vērtības mums ļauj pilnībā neutralizēt to ēnojumu, mēs iegūstam tādu foršu plakanu vizuālo skatu. Arī uz to apaļo nostru šeit skatoties, var ļoti labi redzēt, ka tikai tāda plakana izskatās un ārējā kontūra parādās. Un šo te es piefiksēju, radot jaunu scēnu, uztaisu add. Nosaukšu tātad kā stils plakāts. Tas arī lieliski nodara, kad jāparāda vienkārši siena notrum arī, lai nebūtu kaut kādas tās ēnojuma, toņa izmaiņas sienas uz sienu. Ja. Un uzreiz ir salīdzināt tātad telpisks tātad ar un ar to parasto ēnojumu SketchUp un vienkārši plakans stils. Pēdējiem variantam es kā pamatu ņemšu droši vien to telpisko un ieslēdzu iekšā krītošās ēnas. Nu, rekā parādās, sākotnēji tādas ļoti garas viņas ir, bet ko izdarīšu, uzlikšu kaut kādu jūnija vidu. Skatās jau diezgan labi. Mēram dienas vidus, lai tās ēnas nebūtu pārāk garas. Nu re, un tas, ko minēju, ka mums ir jātiek vaļā no ēnojuma, no konkrētiem objektiem, šeit, piemēram, es redzu kaut kāda ēna laikam krīt no tām mēbelēm. Es varu izvēlēties visu šo te objektu, skatīties pie Entity Info, un šeit atradīsiet tādu opciju kā Don't Cast Shadow. To izslēdzot, objekts vairs ēnu nemetīs. Šeit laikam arī leduskapis, es viņu iezīmēju, atzīmēju Don't Cast Shadow, un tā ēna pazuda. Šeit vēl kaut kas nedaudz parādās. Grūti uzreiz saprast, kas tur vēl ēnu varētu mest. Tā ir laikam tā, jā, šī te daļa, jā. Pamēģināšu tikko kā izslēdzu Don't Cast Shadow, jā, tad tā ēna arī pazuda. Un citur skatoties scēnā, es redzu, šeit tām lampām laikam jau bija izslēgts, bet es redzu, ka te laikam tā glezna met vēl ēnu, noņema nost. Jau laikam ir sanācis tikt galā ar visu. Un tā, šo te tad arī piefiksēšu vēl vienā scēnā. Uztaisu add, pārsaukšu, rename,
rītošā ēna, pabīdīt viņu, tad pa labi. Un uzreiz ir salīdzināt, ja, tātad telpiskais stils, plakanais stils un ar rītošo ēnu. Nu re, tik tā sanācis, drošības pēc noteikti saglabāju to SketchUp failu. Re, un trešā tāda grupa ar scēnām būtu jāizveido, kas mums ļaus ļoti specifiskus stilus uztaisīt. Lai mēs varētu vai nu vienkāršāk tīri ar tām līnijām saglabāt modelīti, vai arī jau tā realistiskāk. Pagaidām tad uzlieku kā aktīvo scēnu tās krītošās ēnas. Pie scēnām izveidoju vēl vienu scēnu, un šo te nosaukšu. Pirmais man vajadzētu tādu stilu parasto. Pēc arī nosaukšu. Scēna priekš parastā stila. Un vajadzētu būt atzīmētam šeit tikai tātad style and fog iesatījumiem. Style and fog. Nu, tad arī reāli vajadzētu to stilu uztaisīt. Dodos uz dialogu logu styles. Lielos vilcienos ir viss tā kā kārtībā tādam parastiem stilam. Man gan nepatīk tas, ka es redzu šīs te ases, es varu izņemt ārā viņas tātad pie view, exceeds axes, un otra lieta es vēlētos, lai tātad nebūtu šis te pelēkais fons, bet vienkārši balts. Tātad dodos uz sadaļu edit, skatos pie tātad trešās sadaļas background settingi, noņemšu nost gan sky un background vietā ielikšu parastu baltu krāsu. Vēl ko var pamainīt, tātad, ja nevēlaties tik uzkrītošas līnijas, tad sadaļā line, tātad edges var izslēgt ārā, piemēram, profilu līnijas. Pašam, teiksim, stils, kas patīk, gan ir, kad līnijas kā tādas izslēdz ārā, bet atstāja aktīvas tieši profila līnijas. Tāds vizuāli, tāds ilustratīvi, man liekas, interesants tas stils tad sanāk. Nu, ja ir kaut kādas apaļas detaļas, tad kurā gadījumā mums tos profilus vajadzētu atstāt aktīvas, lai pēc tam layout vidē vispār varētu redzēt tos objektus. Nu re, un šādu te tad varbūt arī atstāšu šo te parasto stilu. Bet te nepieciešams radīt jaunus savus stilus. Tad es pat neapdeitošu šo te, es uzreiz vienkārši uzspiežu Create New Style, nosaukšu viņu parasts stils. Un apdeitoju, lai varētu viņam visu tur saglabāt. Un, kad stils būtu gatavs, lai viņu piefiksētu uz scēnai, tātad, vieglākais variants laikam uz tā scēnas, kur ir parastais, uzspiež virsū, uztaisu, tātad update. Jā, otrs variants pie scēnām arī. Galvenais pārbaudīt, jā, ka mums ir tas style and fog atzīmēts. Jā. Un vēlētos šim te parastiem stilam arī variāciju izveidot, kur ir ieslēgts iekšā tas ambient occlusion. Paķeru tātad pie face settingiem, ieslēgšu iekšā ambient occlusion. Ar to aktīvi mums jau
skaistāk, telpiskāk parādās viss modulītis. Te vajag parasti paspēlēties ar tām vērtībām, kādā spēkā būs. Lai nebūtu varbūt pārāk uzkrītoši. Nu, būtībā tas tā ļoti atkarīgs no tā modeļa mēroga. Bet, nu, teiksim, labi, man patīk tas ambient occlusion. Es viņu gan varbūt nesaglabāšu tam parastajiem stilam. Es uztaisīšu uzreiz kā jaunu Create New Style. Un parasts stils ar AO ambient occlusion, tā kā dzīmējot. Es pats saprotu, kas tas tāds tur būs. Un tad uztaisu update un uzreiz arī pievienoju kā jaunu scēnu. Labais taustiņš add un viņu pārsaukšu. Parasts ar AO. Un ja viss strādā, tad pārslēdzoties ar vienu klikšķi, es jau varēšu šo te ambient occlusion efektu vismaz ieslēgt iekšā. Tas tāds realistiskais stils. Vienkāršākam līniju stilam, kā sākumu ņemšu, skatos pie defaultiem stiliem, kā sākumu var izvēlēties hidden line stilu. Šeit, jā, nu izstādās līnijās parādās, redzu tā griezuma vieta gan ir tumša, un tas ir kaut kas tāds, ko es gribētu palabot. Galvenā problēma parasti tajā sākotnējā hidden line stilā ir, kad mums nav ieslēgtas profilu līnijas. Tad stilu rediģēju, pirmais dodos uz līniju sadaļu, aktivizēju profilus un uzlikšu vērtībā, piemēram, 2. Nu šeit vai izmantot edges, nu, tur jāskatās, var paeksperimentēt. Nu, varbūt pārāk pazūd tās sienas forma, ja nav tas tātad tās līnijas. Un otra lieta, ko gribēju palabot, un es negribu, lai tā krāsa aizpildījums griezumam būtu, ko var izdarīt tātad pie pēdējās sadaļas modeling settingi, ir krāsa section filam, to var vienkārši uzlikt baltā krāsā. Vai tās līnijas liekas pārāk biežas vai gribās citā krāsā arī, to var pamainīt. Tāpatās. Un, nu, tā parastais stils tā kā būtu noformēts, un es, nevis parastais, bet tas līnija, ja? Es tad uztaisu viņu kā jaunu stilu, nosaukšu tā arī līniju stils. Un updateņš uzreiz. Paņemšu, izslēdz ārā. Tā, aizmirsu pievienot kā scēnu. Tātad vēlreiz paņemu manis radītais līnijas stils. Un tagad ar add pievienoju kā scēnu. Un nosaukšu līnijas stils. Un tāpat kā iepriekšējam, varu pievienot klāt arī to ambient occlusion, tad skatoties pie edit. Tā. Paņemu. Ambient occlusion, nu, lai tā interesantāk izceltos, jā, tās mēbeles, jā. Nu, ne? To es uztaisu uzreiz kā jaunu stilu. Tā, nedaudz nokļūdījos. Un atjauninu uzreiz. Nu, re. Un to uzreiz arī piefiksēju scēnā.
add, rename. Nu, šādi te ar vienu klišu tad varētu arī ieslēgt to ambient occlusion. Nākošais stils tāds interesantāks būs. Dodos uz, kā pamatu paņemot kaut vai šo te pašu, bet dodos uz sadaļu tags. Un tātad tas veids, kā mēs varētu vienkāršās krāsās tagad parādīt tos elementus, ir ieslēgt iekšā režīmu color by tag. Tā, nu, laikam vajadzēs kā pamatu ņemt tomēr kādu citu vienkāršāku stilu, piemēram, tātad parasto stilu. Aktivizēju color by tag režīmu, un ko var redzēt, nu, visi objekti iekrāsojās tajās krāsās, kas būtu pie katra no tagiem pievienot. Nu, šeit tad es varbūt vienkāršāku perspektīvu uztaisīšu tādā augšskatā, tad es vēlētos parādīt objektus. Nu, lai skaisti izskatītos, nāksies salikt visas tādā vienotā krāsu gammā. Tad, piemēram, ja es aktivizēšu līnijas vēl tūlītās, sākot ar sienām, tās, piemēram, uzlikšu, nu, tādā mazāk piesārtinātā, tajā zaļajā krāsā. Nu, visu tādos zaļos toņos, piemēram, ja veidot. Ok, sienas kā tumšākais elements tonāli būtu. Pēc tam, skatoties uz grīdas, arī kā pamatā vēlētos to pašu zaļo toni, šeit vērts varbūt paskatīties, kas ir tas tonis precīzi, nu, piemēram, redzu 170, 10, 25, tad es arī sāktu pie citiem objektiem 170, 10, 25, un tad vienkārši mainīt tikai ar lightness, ja, toni. Teiksim, grīdai atstājot viņu, nu, piemēram, 70. 170, 10, 70. To pašu arī šeit vajadzētu laikam tām detaļām pievienot. Tātad skatos pie detaļām. 170, 10, 70. Un apgaismojumu, tad tumšāku uzlikšu. Nu, kaut kas tā pa vidu. Un mēbeles atkal, tās varbūt tā pašas gaišākās. Tad skatos pie mēbelēm. Nu, re, tām ielieku to gaišāko toni. Pagaidām mums ir tā, ka varbūt pāris tie elementi traucē, kā piemēram apgaismojums un karnīzes, bet to pēc tam jau iespējams arī vai nu atsevišķi ar hide palīdzību paslēpt noteiktās scēnās, vai arī tātad ar tagiem izslēgt ārā, ja esat detalizētāk sakārtojuši modulī. Nu, re, šādi te man jau patīk. Būt pēdējais logiem durvīm arī pamaina, lai nav tā sarkanā krāsa.
Nu, re. Un viss, ko es šādi mainītu, tas arī piefiksējās stilā. Skatāmies pie style, radīšu viņu kā jaunu stilu, nosaukšu. Vienkārši krāsu stils. Un pievienošu ar ēdu palīdzību, kur jau kā nākošo. Tā, nepiefiksējās. Un laikam bija problēma, kad veidoja jaunu scēnu, bet vajadzēja paņemt pamatu kādu no šīm. Savādāk man no jauna jāatzīmē tas style and fog. Tā, tas tad mums tātad pēdējais krāsu stils. Un to atzīmēšu. Jā, nu vēl vienā variantā arī iekļaujot to ambient occlusion. Tātad skatos pie styles, edit, otrā apakšsadaļa. Šeit arī iezīmēju ambient occlusion. Radu kā jaunu scēnu. Nu, ne? Un saglabāju izmaiņas, un kā pēdējais tad saglabāju arī šeit scēnās. Jā, tātad, kad šādas scēnas ir izveidotas, nu, jāaiziet cauri visām, jāpārbauda, vai kaut kādi lieki ķeksīši nebūtu ieslēgti iekšā. Izvēlos, teiksim, krāsu stils, strādā līniju stils, abos variantos strādā. Skatos, vai nebūtu šeit pēc scēnām kādi lieki ķeksīši. Un parastais stils, tas viss ilgāk ieslēdzās iekšā, arī darbojās. Un, principā, tad tas strādā neatkarīgi no viena no otra. Tātad mums ir tās pirmā grupa tikai perspektīvi griezums. Es varu parādīt arī, piemēram, to krāsu stilā. Nu šeit, teiksim, tādā griezumā varbūt prasās, lai tie apakš arī būtu kā siena tajā krāsā. Ko var izdarīt? Es varētu būt sagrupēt šo te plakni un pielikšu pie sienām. Attiecīgi tad arī iekrāsojās. Jā, citās perspektīvas skatos, un tas viss arī izskatās strādāt. Gan ēnojuma maiņa, gan arī visi skati. Un šo te es tad arī saglabāju, uztaisu failu, save. Un kā pēdējais, nu tā kārtīgi jāsaliek tās scēnas, lai nemaisītos kādi lieki elementi tādā kādā plāna skatā, piemēram. Viena lieta laikam gan gribēju pamainīt. Šeit tajā perspektīvas, tajā parastajā skatā, es tomēr ieslēgšu iekšā līnijas. Savādāk es pazaudēju tādas detaļas, kā šeit, piemēram, augšskatā, kur tas loks iezīmēts. Tajā te ieslēdzu līnijas. Un tagad viss būtu kārtībā. Nu, ne, un kā vienkārši tādu trešo elementu es varu šīm te scēnām pievienot redzamos tagus. Skatos pie tagiem. Kas man ir redzams šajā te augšskatā? Es laikam, galvenais, laikam negribu redzēt vienkārši tās karnīzes. Uztaisīšu vēl vienu tagu. Karnīzes.
kāda viņam tā krāsa arī līdzīgi uzlieku. Un vienkārši izslēdzu ārā. Un attiecīgi arī to karnīzīti piesaistu nevis pie detaļām, bet pie karnīzes, un tad viņi tad nemaisīsies. Ļoti labi. Un, lai to piefiksētu arī pašā scēnā, skatos atkal scēnu dialogu logā, un šeit bez šiem te visiem arī atķeksēju visible tags. Arī otrajā perspektīvē arī atzīmēju visible tags. Trešajā perspektīvē šeit varētu ieslēgt atpakaļ iekšā tās karnīzes un atzīmēju atkal visible tags. Un ceturtajā ir labi, ka ieslēgt, es atstāšu varbūt tad un arī atzīmēju pie visible tags ķeksīti. Nu, principā šādi tas tā SketchUp modeļa daļa būtu gatava. Es varbūt izdzēsīšu ārā to mēroga figūru ar save saglabājumu. Un beidzot to visu skatu varētu aiznest uz layout. Atveru vaļā tātad programmu layout. Bet man vienā dokumentā jau tas pievienotais gatavais skats būtu. Uztaisīšu kā jaunu. Tātad file new. Izvēlos A3 landscape lampu. Un, lai ievietotu layoutā, izvēlos file insert. Izvēlos to interjera SketchUp modulīti. Nu, re, un uzreiz jau layoutā parādījās. Pagaidām sākumā varbūt netik labā kvalitātē modulīts parādās. Es gribētu maksimāli skaidri redzēt, tad no jaunās versijas jau var doties uz sadaļu file un document setup. Un sadaļā rendering atzīmēju, lai display kvalitāte būtu augstākā. Paņemu high, gan bildēm, gan arī tātad SketchUp tam viewportam. Nu, šādi jau daudz skaidrāk var to modulīt redzēt, un ar, tīri praktiski ar jauno grafisko dzinēju, pat, man liekas, daudz neprasās konvertēt to modulīti tajā hibrīda vai vektoru stilā. Diezgan skaisti var redzēt visus to elementus. Nu, re, un šeit es pēc izmēra varbūt daudz nemainīšu, bet to pašu modulīti okupēšu blakus un gribētu parādīt dažādos skatos. Un visu to es varēšu kontrolēt caur scēnām, ko esmu radījis SketchUp modulītī. Tad SketchUp moduļa sadaļā skatoties, es redzu scenes, un šeit, teiksim, es gribētu parādīt augšskatā. Paņemu P1, un es redzu pagaidām modelis strādā ar ieslēgtu to ambient occlusion efektu. Es plānu gribētu, piemēram, vienkāršāk parādīt, tad izvēlos stilu, tad, piemēram, to krāsu stilu ar ieslēgtu ambient occlusion efektu. Nu, ne? Un, varbūt bez tomēr ambient occlusion. Nu, ne tās smuki pakanā stilā parādīsies.
modulītes, bet man nav konkrētā tā mērogā pagaidām. Es tos abus varbūt vienkārši savietošu uz lapas. Lai nelien ārā. Kādu mērogu var ielikt, varbūt tuvākais 1:50. Un šādi te pagaidām atstāšu. Nu re, jau dažādos stilos šeit sanāk noformēt papildus, gan, kas jāsaka, ja gribētos parādīt perspektīvi, tad varbūt tas nav gluži ideāls variants caur layoutu to scēnu mainīt. Jo izvēloties to, paņemšu P3, jā, tātad perspektīvi, es tā smuki vienkāršā stilā varētu parādīt modulīti. Bet nu ir ļoti grūti parasti dabūt perfekti to pašu skatu, kas mums tur parādītos arī SketchUpā. Es varu ieliekt iekšā, es varu mēģināt vēl tā pakustēties, bet nu var redzēt, pat tikā ar tādu diezgan plašu perspektīvu, bet šādi te vēl pamainīšu. Apmēram izdevās. Vēl brīdis jāpagaida, kamēr tas skats atjaunosies. Laikam pavisam nokārās. Tā, atveru vēlreiz vaļā layout. Nu, nepaveicās. Nu, layout dokumentu arī noteikti vajadzētu atcerēties regulāri saglabāt. Tā. Nu, re, recovered versija parādās. Ļoti labi. Uztaisīšu save as projektam. Bet no perspektīvas viedokļa, kāpēc teicu, varbūt nav labākais variants viņu rādīt no layouta, jo tur vienmēr prasās, lai maksimāli šaurus mēs varētu parādīt, teiksim, līnijas, arī kaut kādus apstrādi, varbūt tam attēlam ir veikta vai vizualizācija. Mēs varam vienkārši kā attēlu, tad kvalitatīvāk rezultātu iegūt. Tad, piemēram, atsevišķi skatoties arī uz tiem ilustratīviem materiāliem, kas saglabāti no SketchUpa. Ja vienkārši saglabāta patiešo no SketchUp eksportu un kā imidžu, mēs varam ļoti tādu tīru, skaistu to efektu dabūt. Arī, teiksim, ambient occlusion efekts izskatās daudz labāk, kad nevis patiešo uztaisa screenshotu, piemēram, SketchUpā, bet mēs viņu eksportējam tomēr kā bildi. Tad 4 varianti parādīt arī. Attiecīgi arī, ja ir kaut kāda tāda vizualizācija uztaisīta, vai vienkārša, tad viņu labāk ievilkt kā attēlu layoutā, un tad jau skaistāk izskatīsies. Un krietni paredzamāk mēs varam, ja, to vizualizācijas skatu arī parādīt. Bet ļoti tāda svarīga aspekta, ko gribēju parādīt, ir iespēja, saucās angliski viewport stacking, kur mēs varam kombinēt to vektoru elementu stilu, ko piedāvā layouts ar SketchUp, tā vienkārši to skatu raster formātā, kas būtu. Lai, piemēram, varētu no sienas kaut kā izcelt savādākā rakstā, krāsā, pamainīt. Lai nebūtu katru reizi jāatgriežās uz SketchUp darba vidi. Kā tas izskatītos, nu, piemēram,
es kā pamatu varu ņemt šo te modulīti, viņš man 1:50 mērogā tur ir, es viņu uzlieku pēc stila, varbūt kā parastais stils ar to ambient occlusion. Nu, ne. Bet tā, jāpaņem laikam perspektīva 1. Nu, kur izslēdzās arī tas griezums, bet pa virsu es gribētu kaut kā rediģēt to, kas parādās tajā modulītī arī. Radu tad kopiju šim te SketchUp modulītim, un viens variants būtu, ja es gribētu, teiksim, tikai tās sienas atstāt, pirmām kārtām uzlikšu pie tagiem, ko es tieši redzu šajā te skatā. Ko man nevajag? Tātad man nevajadzētu tur apgaismojumu, detaļas, grīda, logi, durvis, mēbeles. Redziet, paliek pāri tikai sienas. Var noņemt nost, lai vienkāršāks stils arī būtu, paņem, teiksim, to krāsu stilu. Ja es negribētu redzēt fonu, tā paņemu background nost, laikam uzreiz neizdosies noņemt. Bet. Un pēdējā posmā vajadzētu šo te vizuālo skatu pārvērst no raster uz vektora stilu. Tagad arī pazuda viss tas fons, un tā praktiski es varu tad novietot, ja, pa virsu savādākā stilā šo te vienu elementu, ja. Ja viņu gribētos arī rediģēt, es nokopēšu vēl vienā variantā. Ko es izdaru? Es viņu vēl papildus uzspridzināšu. Izvēlos labais tausiņš, explode, un pēc tam ungroup. Un šajā momentā es atsevišķi varēšu piekļūt klāt visiem tiem līniju elementiem, un atsevišķi redzu tās plaknes, no kā tās sienas bija veidotas. Attiecīgi es varētu paņemt, piemēram, tikai tās plaknes, paņemu pie shape style un uzliek, nu, piemēram, melnu krāsu. Vai es gribētu kaut kādu rakstu, es varu ieslēgt pattern, jo krāsa varbūt pelēku. Paši to pattern izvēlēšos, teiksim, šāda te iesvītrot. Un papildus, teiksim, atzīmēšu, lai arī stroke ieslēgts, un tāda biezāka līnija apkārt. Šādi te. Nu, nepatīk, varbūt šeit parādās tās līnijas, es varu elements izdzēst ārā arī. Parādīsies tikai virs tās sienu daļas, un viņu atkal tad uzlikšu virsū uz jau esošā tā SketchUp modulīša. Nu, re, atkal tad to stilu interesantāk, savādāk var uztaisīt. Lai nebūtu pašam tur jāpārzīmē pāri visam tam rasējumam, tad šādi te jau gatavo SketchUp elementus var paņemt un papildināt vismaz, ja, ar vektoru grafikas tādiem elementiem. Galvenais pārvērst SketchUp modulīti vektoru stilā, un tad jau uzspridzinot mēs visām tām līnijām arī tiksim klāt. Nav varbūt ieteicams to darīt pilnīgi visiem elementiem, ja, teiksim, būtu ieslēgts mēbeles, tad tas aizņemt varbūt kādas minūtes, 5, kamēr viss tas projekts vispār tiek vektorizēts. Bet, nu, ikdienā to svarīgāk darīt tieši, teiksim, šādām te sienām, ja, kuras vajadzētu arī nomērīt un citādi izcelt, ja. Un kas vēl attiecās uz izmēriem? Tad modulīts man šādi te skaisti parādās tādā
tādā izometriskā skatā. Es gribētu papildināt ar izmēriem. Tur es ieteiktu pirmais pie SketchUp modulu tagiem izslēgt ārā, piemēram, mēbeles, citus elementus, kas varētu traucēt. Tad uztaisu pie layouta slāņiem, teiksim, defaulto pārsaukšu par SketchUp modelis. Citiem vektoru objektiem. Es viņus varu iezīmēt, teiksim tā. Arī piesaistīt konkrētam, tā, visu man nevajag, konkrētam slānim, vai vajadzības gadījumā varētu ieslēgt, izslēgt. Tā. Un papildus arī uztaisa slāni, teiksim, izmēriem. Un uztaisīšu pirmais tā, lai parādītu, tā, teiksim, to sienas augstumu, to šeit arī ailes izmērus, izvēlos Dimensions rīku, un sākumā, ja vienkārši veidot izmēru, problēma tāda, ka parādās tikai, teiksim, vai X asi vai Y asi, tā kā tā projekcija. Triks ir tāds, ka vajag pieturēt Alt pogu nospiestu, un tad mēs varēsim kādā leņķī veidot to izmēru. Tad man interesē tādā izometriskā skatā, piefiksējot šo te līniju, es varu pabīdīt nedaudz uz priekšu un skaisti iznesu ārā to izmēru. To pašu šeit, teiksim, gribētu parādīt. Piefiksēju pirmais izmērs, sākšu labāk šeit no tālākā stūrīša, tad rekur pie apakšas, pieturu Alt nospiestu un pielieku pirmo izmēru. Un tad nākošajam, lai parādītu to augstumu, tā, un līdz augšai. Atkal Alt pieturot un pievienojot. Viņu uzreiz var redzēt, tā vizuāli varbūt slikti izskatās, bet izvēlēšos. Pamainīšu pirmais sadaļā Dimension Style, lai izmērs būtu milimetros, noņemu nost, lai nerādās mērvienība, un, varbūt, lai vieglāk salasāms būtu, uzlikšu pa vidu un horizontālā virzienā. Drīz skatoties pie teksta stāla, varētu izvēlēties teksta stilu, kas labāk izskatās mazākiem burtiem, kas būtu biezākiem. Un arī teksta krāsu, piemēram, var izvēlēties kādu, lai kā krāsa izceļās. Kas attiecās uz līnijām, tās es varētu noformēt pie tātad shape style, izvēlos, teiksim, līnijas krāsu, tādā pašā zilā tonī, un līnijas biezumu arī varētu pamainīt. Šādi te, teiksim, tas, kādā stilā tā bultiņa parādās, to arī var mainīt pie shape style, šeit izvēlē. Jau kaut kā sakarīgāk izskatās. Un šo te stilu es varu tātad paķert ar style palīdzību, nokopēt no šī izmēra un pārkopēt uz citu. Attiecīgi arī visi jaunie izmēri, ko es veidošu, būs tādā pašā stilā. Šeit, piemēram, uztaisa. Tā vienkārši ārējo izmēru parādīšu. Iznesa, tā. Un piesaistu klāt
jau esošiem izmēram, lai veidojās tāda izmēra ķēdīte. Ja negribētos, lai tās līnijas ir tik garas, es varu arī izvēlēties paķert tātad pie Dimension Style skatoties. Mums variants gap vietā pie Extension Lines izvēlēties length, kur es jau varu ievadīt konkrētu garumu šīm līnijām. Piemēram, ierakstu 10. 10 mm, lai būtu. Un tā līnija būtu īsāka tagad. Varbūt vēl mazāk uzlikšu. Teiksim, 5, 6, kaut kā tā. Un atkal varu paņemt šo te stilu. Uzkopēju virsū, un tas jau parādās, ja? Principā tā, tas arī jaunais bija rast pareizi sakārtot sketchupā, lai ties vizuālos materiālus varētu arī skaistākus, precīzākus parādīt arī layout vidē.